No gripas parasti mēs baidamies ziemas mēnešos. Šogad tā sauktā cūku gripa visu pasauli pārsteidz jau gada sākumā. Gripa ir akūta infekcijas slimība, tā skar galvenokārt elpošanas orgānu sistēmu un īpaši maziem bērniem, cilvēkiem pēc 60–65 gadiem un pacientiem, kuriem ir kādas nopietnas hroniskas slimības, ir bīstami ar tās izraisītajām komplikācijām. Gripu izraisa vīruss. Vīrusam izdala 3 tipus – A, B un C. Iemesls, kāpēc ar gripas vīrusu tik grūti cīnīties, ir tā antigēna struktūras mainīgā daba. Tas rada grūtības izstrādāt vakcīnu efektīvu ilgstošā laika periodā. Situācija sarežģīja arī tas, ka nereti gripas vīrusa tipi kombinējas. Šo te gripu, kuru mēs dēvējam par cūku gripu, ir iespējams arī ārstēt. Un to ir atzinusi gan Pasaules veselības organizācija un ieteikusi, gan arī citi speciālie infekcijas slimību pētniecības centri. Un starp šiem preparātiem vadošā loma ir preparātam Tamiflu, kuru var lietot gan ārstēšanas nolūkā, gan arī epidēmijas laikā kā profilaktisku līdzekli. Ja preparātu lietojam ārstēšanas nolūkos, tad jo ātrāk mēs sāksim lietot, jo lielāks būs efekts. Ko nozīmē ātrāk? Tajā brīdī, kad mēs jūtam, ka ir sākusies slimība, varbūt mēs pat neesam vēl sapratuši, vai tā ir gripa, vai varbūt tas būs kaut kas cits. Mans priekšlikums, mans ieteikums ir tūlīt, nekavējoties, ieņemt pirmo ārstēšanas preparātu devu, un pēc tam jau skatīties, kā attīstīsies noteikumi. Ņemot vērā, ka ārstīt tādi paši cilvēki, arī cilvēki, kuriem nav tās medicīniskas izglītības, viņi arī ir riska grupā, ja teikt, gripai. Un viņiem arī ir piemērot visi tādi paši aizsarga līdzekļi, kā arī pārējiem cilvēkiem. Tikai varbūt riska zonā viņi ir vairāk pakļauti, ja, nekā jau pārējie, jo tas kontakts ar slimiem cilvēkiem, ja, mums ir katru dienu. Un līdz ar to, mīļie ģimenes ārsti, kolēģi, rūpēties arī par savu veselību. Faktiski būtu slimiem jānosaka ar likumu, ka viņiem saslimot ir jāatrodās mājās, visiem būtu labi. Šiem cilvēkiem nebūtu komplikācija, viņi neaplipinātu pārējos, bet dzīve tā nevienmēr iznāk. Tāpēc jau pirms gripas sezonas sākuma būtu vērts vienoties ar saviem kolēģiem, ka ik viens savu gripu izslimos mājās un nenesīs to uz darbu, lai nesavtīgi dalītos ar citiem. Vēl arī svarīgs dzīves stils, uzturs, fiziskā aktivitāte, darba apstākļi, kaitīgie ieradumi. Un tad jau zināmā mērā jūs nobalsosiet gripai būt vai gripai nebūt.